par to saucamo ESCO. Un šeit es gribu pateikt, tie, kas nezina no cilvēkiem, kas mums klausās, tas ir privātais partners, kas nāk, piemēram, veids tie pasākumi, piemēram, nosiltina jūsu māju, bet zināmu laiku jūs maksājat pa vecam šo iepriekšējo maksu par siltumu. To deltu, tāpēc, ka, protams, pēc siltināšanas tur ir ekonomiski viņš ņem sev, un tad, tāda veida viņš var atgriezt atpakaļ tie ieguldītie līdzekļi. Protams, jums vajadzētu arī līdzfinansēt, bet man liekas, ka tas ESCO princips plus fondu nauda plus jūsu, bet mazākais līdzfinansējums, tas ir, man liekas, ka tas ir gandrīz vienīga iespēja taisīt kompleksa renovāciju,